esam klāt ar kārtēju otrdienas laivu. Mani sauc Signe Robinsone, un šodien pie mums ciemos būs Marina Deļikatnaja Buša, un mēs runāsim par ļoti interesantu tēmu, kas saucās likteņa matrica. Marina, es to mēģināšu tevi uzaicināt. Šoreiz sanāks viegli saslēgties, jo pagājušajā nedēļā redīju bija diezgan tehniski izaicinoši. Ļoti ceru, ka šoreiz aizies vieglāk, lai nav jātērē laiks uz tehniskām lietām. Bet, čau, Marina, es redzu tevi, jūsu bildi. Čau! Jā. Visi kārtībā. Tā arī man pirmo reizi. Visa kārtībā. Mums jau pārsvarā visiem, kas nāk pie mums uz laivu, lielākā daļai tā ir pirmā reize. Bet super, ka mums tik ātri viss sanāca. Es pavisam īsi pieteicu, ka laivas būs ar tevi, bet es gribu arī bišķiņ pastāstīt pārējiem, kāds tas background story, kāpēc mēs tiekamies, jo Marinu es īstenībā pazīstu laikam vissanāk no visiem cilvēkiem, ar ko man ir bijis laivs, jo tu man esi labas draudzenes brāļa sieva, bet mēs laikam šādā kontekstā īsti nekad daudz neesam runājuši, jo pārsvarā tas kaut kādas tur balītes ar bērniem un tam līdzīgi, un principā mēs vairāk arī patikāmies. Pirms vispār man bija retrīts, un šis viss bija aktuāli, bet nu jau kādu laiku, principā no paša sākuma, tev esi retrīts sadarbības partneri, vai ne? Un kādu laiku tu raksti mums arī šos aprakstus par katru mēnesi dzimušajiem pēc likteņa matricas šīs sistēmas, un jūlijā bija jūlija apraksts, un man jūlijā bija dzimšanas diena, es tev rakstīju, ka, cik forši un cik precīzi, un paldies tev, un tu piedāvāji uztaisīt man individuālo likteņa matricu, un godīgi sakot, es zināju, ka tu to dari, jo tu vai ne arī esi numerologs un neirografika, bet kaut kā tā metode man vienmēr tā bija slīdējusi grausīm, un tā, ok, es zinu, ka ir tāda, bet tas arī viss, un tu man pēc kāda laika atsūtīji tādu ļoti detalizētu aprakstu uz 40 lapām, jūs nepaklausieties, 40 lapām, un es lasīju, man vienkārši bija angliski mindblowing, cik daudz, niansēti un precīzi, un tad es sapratu, ok, es gribu saprast vairāk, no kurienes nāk šī informācija, kā viņi visi liekās kopā, un kas tā pa metodi, jo tā bija tiešām tāda viena no interesantākajām tādiem lasījumiem, ko es jebkad biju saņēmusi. Un, jā, Marina, varbūt iesākumā vienkārši pastāstis par sevi, kāds bijis tavs ceļš līdz tam, ko tu dari, un tad parunāsim jau detalizētāk par likteņa matricu, un tev ir arī viens mazs pārsteigums visiem klausītājiem sagatavots, ko katrs varēs sarēķināt, notestēt uz sevi, un tad tu arī pastāstīsi sīkāk, kas mums būs pirmo reizi tā laivā, bet es zinu, ka šādas lietas parasti ļoti, ļoti patīk, un arī ļoti vērtīgi, un dos katram jau tādu nelielu ieskatu, kas tu tā pa metodi. Jā. Kā tu vispār līdz šim esam nonāci? Kāds ir tavs ceļš? Kā es līdz šim nonācu, jā. Vispirms liels paldies, ka tu uzaicināji šo, jo es neesmu ļoti tāds publisks cilvēks. Tu pareizi teici, apraksts ir 40 lapspusēm. Tā ir arī mana metode, es rakstu. Es ļoti reti konsultēju cilvēkus, jo man pašai šī informācija, viņa nāk tad, kad, vieglāk nāk tad, kad es esmu pati ar sevi. Sākumā man tas šķita tik dīvaini, tāpēc, ka parasti kā cilvēki tiekās, runājās un tad visu stāsta, bet tad, kad es dziļāk iepazinu arī savu matricu, sapratu, ka tas ir tāds mans, var teikt, mana fiška, mans lauciņš, ka tā informācija nāk pie manis tad, kad es esmu pat ar sevi, kad esmu iedziļinājusies, un tad tas viss tā plūsmā notiek vieglāk. No kurienes nāk informācija, man to grūti pateikt. Man liekas, ka tas ir tāds kopējais informatīvais lauks, pie kuras tā pieslēdzos un nolasu informāciju par cilvēkiem. Kā es nonācu līdz likteņa matricai? Jau no pašas bērnības man bija tādi, droši vien, ka man tajā brīdī šķita, ka tas notiek visiem. Viedie sapņi, dažādas zīmes, dažādas krāsu, dīvainu un skaņu dzirdēšana un redzēšana, un likās ārprāts, kas tas ir? Un vienā brīdī es ļoti, ļoti nobijos no tā visa,
un palūdzu, lai man tā kā noslēdz to visu. Es atceros to mirkli, es vienkārši teicu, lūdzu, es negribu vairāk to ne redzēt, ne dzirdēt, ne just, negribu. Un tad tiešām uz ilgu laiku tas arī tā kā atslēdzas. Es nezinu, es vienkārši pāraugu vai to tiešām mani uzklausīja un izslēdza un viss. Un tad dzīvoju parastu dzīvi, bet ik pa laikam, visu laiku kaut kāda informācija nāca un tāda, tā kā dažādas lietas tomēr interesēja. Tu nevari noliekt to, kas tevī iekšā ir. Tas vienkārši ir. Un viss nesākās ar likteņu matricu, viss sākās ar astroloģiju. Bet astroloģijas apguvu, priekš sevis. Gan rietumu astroloģiju, gan austrumu. Vienkārši izzināt sevi. Bija dažādas afirmācijas, dažādas kursiņi par eņģeļiem, dažādas, visādas šādas niansītas. Gēno atslēgas, viss, kas tā kā par pašizpēti un sevis izziņu. Kā nonāca pie pašas matricas? Ja man jautā, es pat neatceros. Manā dzīvē viss notiek plūsmā. Pie man sanāk informācija, es to paņemu, un bieži es esmu kā starpnieks. Es esmu vienkārši cilvēks, kas nodod tālāk. Piemēram, kādu metodi es uzzinu, man viņa, nepārāk rezonē, bet es pastāstu kādam citam, un nākošais cilvēks, wow, tā ir mana metode, tas ir mans. Un es visu laiku nevaru atrast savu. Es visu laiku kaut ko uzzinu, pastāstu draudzenēm, pastāstu kādam, jā, tas ir mans, es ar to nodarbošos, tas ir viss. Un es domāju, kas ir mans? Kas ir tas, kas ir mans? Un ilgi nenāca pie manis mans. Un tad atnāca likteņa matrica, un tas jau bija kaut kāds 17. gada nogalā, 18. gads, diezgan sen tas jau bija. Bet tas process, kā, es tev nepateikšu vairs. Jā, tas vienkārši bija tā. Ieraudzīju, patika, aizgāju uz lielajiem kursiem, izmācījos un sāku darboties. Bet pati metode, viņa principā arī, kā viņa ir radusies, jo viņa apvieno arī tādas jau ļoti zināmas lietas kā taro, lielos arkānus, vai ne, tas, ka nāk no taro kārtīm. Par taro mums būs arī drīz laiks ar Ingu Šņuku, jo tas ir brīnumaini, jo taro ir viena no manām pirmajām metodēm, bet mums vēl neviens laivs nav retrītā bijis par taro, par ko mēs vairāk parunāsim. Bet tā tad arī, kas ir ļoti jau tāda sena un klasiska metode, ļoti izplatīta, tad numeroloģija, un kas tur vēl, kā šis viss kopums veidojās, ja tu man atsūtīji pa tādu grafiku, un tad ļoti daudz apraksta ap to grafiku. Jā. Metodas autora Natālija Ladīnī. Es nepateikšu to precīzu gadu, bet ir kaut kā 2006, 2007, tie gadi, kad viņi radīja šo metodi, un tad ļoti daudz skolas aizgāja no viņas. Es, piemēram, mācījusies Julijas Sniegavas skolā un Dmitrija Vorontsova skolā. Un viņai pamatā jau bija šis, viņi ņēma taro, tā kā, nevar pateikt, ka tie ir taro, viņi ir līdzīgi. Jā, tie ir arhetipi, jā, tādi lielo arkānu arhetipi, jā. Bet šie arhetipi, principā, viņi iet cauri visam, jo esmu redzējis, kā viņi sevi saista kopā ar astroloģiju, tas ir tāpat kā, nezinu, tu ņem seno grieķu dievības arhetipi, tas ir kaut kas bišķī vairāk pat kā kārts, tā ir tāda kā, nezinu, īpašības, jā, tas viss ir apvienots kopā, bet vienkārši tad, kad es sāku jau strādāt, un izmācījos tieši pie Julijas Sniegavas, es sapratu, ka arī tas nav tas, tā būtība, kas man tā kā, līdz galam uzrunā. Tas bija kopums, kas man derēja, bet man vajadzēja vēl. Un pašā aprakstā, ko es tagad jau veidoju, tur ir ļoti daudz no citām skolām. Viss kaut kas kopā salikts. Viss, ko tā kā, tad, kad es strādāju ar klientiem, tad, kad es rakstu viņiem aprakstus, kad es saņemu atgriezienisko saiti, tas viss jau ir radies daudzu gadu garumā, salikts pēc pieredzēm, pēc cilvēku atsauksmēm, kā tas viss darbojās. Tur viss kopā. Tu redzēji, ka tur ir arī par eņģeļiem, par čakrām vairāk, viss kaut kas kopā. Tas tāds, dziļāks apvienojums no visu kaut kā. Un numeroloģija, vai ne? Skaitļi tur ir pamatā, vai ne? Tas viss tā kā... Jā, arī Natālijas metodē pamatā, protams, ir skaitļi, un šīs 22 enerģijas, ap ko tiek viss operēts un viss skaitļots. Jo, tā kā, un varbūt pastāsti, kādās tēmās tiek iedota informācija šī likteņa matricā,
kas ir tie lielie bloki, no kā viņi veidojās. Jo tā bija, principā, gandrīz tāda kā dzīves karte pa visām jomām, tu pastāstīji. Jā, dzīves karte, man vispār ļoti patīk, ka cilvēki, tad, kad saņem savu aprakstu, kad viņi darbojas ar savu aprakstu, kad viņi lasa, iedziļinās un pēta. Un es piemēram, pati, un es zinu, ka daudzi klienti, viņi, piemēram, paņem, izdrukā savu aprakstu un iesien, uztaisa grāmatu. Ko var ielikt līdzās kādam romānam, filozofiskam darbam, psiholoģijam, vēl kaut ko ielikt arī savu dzīves grāmatu. Jā. Un tie lielie bloki, tas ir, pats pamats ir resurs, ar ko cilvēks ir ienācis šai dzīvē. Un šis resurs ir dzimšanas skaitlis. Un šai metodei par pamatu ir tas, ka katra enerģija viņa var būt gan plusā, gan mīnusā. Un pati bilde, tad, kad es veidoju aprakstu, ieraugu to schēmu, pēc kā es veidošu aprakstu, viņa nepasaka, kur cilvēks atrodas. Viņam daudz pašam ir jālasa, jāanalizē un jāsaprot, kur viņš ir plusā vai mīnusā. Tātad, pirmais ir resurs, un tad viņš var redzēt, kur viņš vairāk uz kādu noslīdz ir plusā vai mīnusā. Protams, ka mēs katrs esam cilvēks, mēs dzīvojam cilvēcisku dzīvi sabiedrībā, mums ir ģimenes bērni, mums ir priekšnieki, daudz faktoru. Mēs nevaram nekad būt 100% plusā vai 100% mīnusā. Ir tāds, kad mums kaut kādā 70-80% kaut kādā vienā no pusēm, tas jau ir labi. Vēlams plusā, protams. Bet aprakstā tiek pateikts, norādīts, kā cilvēkam, kā darbojoties, kādas darbības veicot, viņš būs plusā, un kādas darbības veicot, viņš būs mīnusā. Tātad pirmais ir resurs. Otrā lielā tēma ir garīgās lietas. Kāda mums ir saikne ar var teikt, eņģeļiem, priekš manis tie ir eņģeļi, var teikt, kādas augstākās būtnes, tāds lielākais plus, kas mums ir kartē, kas mums ir iedots kā talants, tāds liels bloks. Nākošais lielais bloks ir materiālās lietas. Nauda, darbs, arī mūsu fiziskais ķermenis pie materiālajām lietām. Kur mums labāk pelnīt, kā mums labāk sevi izpaust pasaulē. Caur kādām lietām, caur kādām darbībām, ar kādiem cilvēkiem labāk kontaktēties, miedarboties. Tāds ir liels arī bloks. Liels bloks ir attiecības, kas palīdz mums harmonizēt attiecības, kādas mūsu darbības, rīcības traucē. Kāds partneris mums vislabāk ir piemērotākais. Te, protams, nav ne vārdi, ne uzvārdi, bet tieši kā, dažādi arī fiziski, kā fiziski cilvēks izskatās pēc kartas. Bieži arī tas sakrīt, kā viņš tā kā fiziski miedarbos, kāda ir tā cilvēka domāšana sava partnera. Kā uzlabot attiecības, kas grauja attiecības, tādos lielcienos. Un vēl viens liels bloks ir iepriekšējās dzīves. Es ticu, ka mēs šajā dzīvē neatnākam pirmo reizi, kā baltas lapas un nekas mūs neskar. Es ticu, ka mēs esam dzīvojuši daudz dzīves, un tā kā nevienu. Kas tās lietas, ko mēs nelīdz galam esam izpratuši iepriekšējās dzīvēs, un kas varētu kaitēt šajā dzīvē, kas var ietekmēt šo dzīvi. Bet iepriekšējā dzīve tas nav domāts tā tieši iepriekšējā. Tas ir tāds kopums, enerģijas kopums, kas ir atnācis mums līdzi šajā. Un tad kartē tiek apskatīts arī mammas un tēta līnija, kādas lietas varētu nākt no viņiem, kas arī viņiem var būt raksturīgs un nodots mums mantojumā. Un pavisam nedaudz skatos arī veselības karti, bet šī tēma veselība, tā nav mana stiprā puse, un es viņai pieskaros, es pasaku, bet es viņu ļoti dziļi neanalizēju. Katram cilvēkam ir savas stiprās un netik stiprās puses. Jā, tā ir. Mums tieši pagājušajā nedēļā bija laivas ar Ediju Spāri, kurš ir astrologs, bet viņš ļoti daudz arī mācījies medicīnu, un tad, protams, ka viņš saprotot to karti un ļoti labi pārzinot medicīniskās lietas, viņš var ļoti labi tieši par medicīnu izstāstīt, bet tā droši vien viens tas lauciņš, kur ir tik daudz un ļoti specifiski, ka tiešām kaut kas ir jāsaprot, lai varētu tā un labi savilkt kopā arī šo smalko plānu. Bet zini, kas man bija ļoti interesanti? Man bija ļoti interesanti, kā es tev iedodu, tātad tu paprasīji no manas dzimšanas datus, līdzīgi tā, kā tiek veidot astroloģiskā karte, un tad bez laika, jā, un tad tu atsūtīji man ļoti, ļoti detalizētu aprakstu, kur
daļa, zinu, kas man pārsteidz varbūt visvairāk, ka daudzējs tā kā saņemot šos lasījumus ir pārsvarā, kad es viņu saņemu, es uzzinu kaut ko es it kā jau zināju, bet kas man iedod apstiprinājumu, ka vai nu man sajūta ir pareizi, vai virziens pareizs, vai, kaut kādās tādās lietās, bet tas, ko tu man atrakstīji, bija ļoti daudz tādas manas arī kaut kādas ļoti tādas slēptās vai šobrīd aktuālās lietas, par ko es šaubos, domāju, es pat neesmu nevienu dalījusies, un pat manā apziņā viņas tā kā varbūt tikko pacēlušās. Kā tu dabū to informāciju? Kā tas notiek? Par šo aprakstu, bieži man patiesībā pat nav vajadzīgs vārds. Kāpēc es prasu vārdu? Tad nepazīstu cilvēku. Kāpēc es prasu vārdu, lai vienkārši saprast, vai tā ir sieviete vai vīrietis? Kurā dzimtē rakstīt pa lielam. Un tu tikai pavisam viena pozīcija ir, kura aprēķina izmantojot vārdu. Ir tikai skaitļi. Un man patīk, ka ir tikai skaitļi, un es vispār nezinu neko par cilvēku. Jo, piemēram, rakstot tev, man visu laiku likās, ka tas ir garām. Tas ir garām. Tas nav par tevi. Bet es rakstu, tāpēc, ka man vienkārši nāk. Vajag tā rakstīt. Jo man ir gadījies tā, ka, piemēram, atnāk cilvēks ar vienu datumu. Datumu mēdz sakrast. Kā tas ir daudz cilvēkiem mēdz sakrast datumi. Mēnesis, diena, mēnesis, gads var sakrast. Un, it kā informācija vajadzētu būt vienādai. Vai ne? Skaitļi standarts. Bet, kad es apsēžos un rakstu, es vienkārši saprotu, ka šīm cilvēkam ir jāsaka šādi. Un viss. Tāpēc man patīk šīs rakstīšanas procesi, jo tu vienkārši sēdi un drukā. Un jūti, tā kā informācija, kas nāk pie tevis. Un viss. Un tad, kad es tā kā, tev man bija grūti rakstīt, tieši tāpēc, ka man visu laiku bija tas, nē, tas nav par viņu, nē, tas nav par viņu. Bet neraksti, un viss. Jā, tas ir ļoti, man liekas, tādā ziņā cireiz arī es arī, piemēram, tarotkārti sev tieši tāpēc nelieku, jo ir kaut kādas lietas, ko es par sevi zinu, domāju, pieņemu, vai arī astroloģisko karti es sev neskatos. Es varbūt paskatos, kas man tu tranzitē, ja kaut kas īpaši notiek, bet es viņu neskatos tieši ar šo domu, jo man ir mans pieņēmums par sevi. Un tad es cenšos to, ko es redzu, pakārtot tam savam pieņēmumam, bet cilvēkam no malas viņš jau tā kā sajūta, ka tā kā gandrīz tīrāk to lauku nolasīt. Jā, tāpēc es, piemēram, savukārt es zinu ļoti slikti, tā, virspusēji, un to kartus es mēģinu, ļoti minimāli skatīties. Tā, bērnus, lai saprastu, tā kā, kur viņus, kāda viņiem ir. Jā, kur viņus tā kā labāk ievirzīt, kādas viņiem tās spēcīgās puses, kādas viņiem ir programmas, kas viņiem nāk no manis, kas viņiem nāk no tēva, tā. Bet, ja man tur ir paprasa, kādā pozīcijā, kas atrodas, es to neatceros un tā kā ļoti dziļi neesmu pētījusi. Tāpēc, ka visu laiku ir mūsu uzslāņojums, mūsu domas, ko mēs tā kā sagaidām, ko mēs gribam. Tad, jo mazāk es zinu informāciju par cilvēku, jo labāk. Jo tas tā kā tīrāk un patiesāk. Jā, un tu arī minēji jau šo tātad dzīvot šajā pozitīvajā enerģijā vai negatīvajā enerģijā vai, tādā spektrā katrā no šīm jomām. Un vai tu varbūt vari pastāstīt nedaudz vairāk par to, jo tiešām tu tā kā neiecentrē šo jomu vienā punktā, tu iedod, ka tu šajā jomā vari būt no šejienes līdz šejienei, un tad tev pašam jāsaprot, kur tu esi. Un kas man bija interesanti, es tieši domāju par to, cik man laikā atnāca šī metode, jo, ja es viņu būtu tā intereses pēc paķērusi varbūt pirms 4-5 gadiem, man liktos, ka lielākā daļa nav par mani. Un te es saprotu, ka daudz, kur es pat biju mīnusā, un daudzas lietas vispār likās, nē, tas nav par mani. Tagad es saprotu, tas ir par mani. Un kā tev ir pieredze varbūt ar klientiem, vai nav tā, ka viņi tur pēc tam raksta, es tur nezinu, tas nav par mani, vai cik viņi labi spēja nolasīt šo lauku, kurā vietā viņi tajā spektrā atrodas katrā no jomām? Šis jautājums ir diezgan grūts, tāpēc, ka to es varu atbildēt tikai tad, kad cilvēks dod atgriezniskā saite. Nevienmēr ir atgriezniskā saite. Bieži ir. Par laimi man nav bijis tā, kad ir bijis, nē, tas pilnīgi nav par mani, tas nav no mans. Jo man liekas, ka katram cilvēkam viņš tomēr, ja viņš nonāk pie manis, pie jebkura meistara, ja viņš nonāk, viņš jau nonāk ar kaut kādu, viņu ir atveduši, varam teikt, augstāk
spēki, visums, viņu ir atveduši, tā ka tev šobrīd ir jāsaņem šī informācija. Nemaz agrāk viņš to nevarētu saņemt. Un līdz ar to, ja viņš ir nonācis līdz šim punktam, viņš jau tā kā ir gatavs, ka viņam būs tā kā jāiedziļinās sevī. Un man ir bijuši cilvēki, kas raksta, ka tas ir pa mani, bet es esmu pilnīgā mīnusā. Ja? Un ko man tagad darīt ar šo visu? Un tad, protams, tad mēs mēģinām strādāt ar citām metodēm. Tad mēs paņemam arī neirografiku, un strādājam ar neirografiku. Caur meditācijām, man ir arī metode, ko es tā kā pavisam nesen ieviesusi, tā ir patiesības atzīšanas algoritms un meta-algoritms. Jā. Un līdz ar to, tā kā, ja cilvēks jau zina, viņš spēj noteikt, kurā pusē viņš ir, un viņam nepatīk tā puse, kurā viņš atrodas. Tālāk jau var strādāt un attīstīt. Tā nav tikai informācija, ja? Tas nav tikai tā, ka, visu, un viņš paliek ar savu grāmatu, visu, un ko tālāk. Ja cilvēks ir gatavs iet un darboties, mēs ejam un darbojamies. Un meklējam risinājumus, kā iziet no tā, kas viņam nepatīk. Jā, bet paši cilvēki ir tā kā, tas atbilst un tā pozitīvi. Jā, jo man bija jomas, kuras skaidri sapratu, esmu forša plusā, un bija jomas tādas, kuri tā kā, kaut kur pa vidu. Kaut kur pa vidu. Tu arī piedāvāji mums uztaisīt ļoti foršu lietu, katram sarēķināt savu naudas trīsstūri mēs rēķināsim. Mēs trenēsim naudas trīsstūri, bet tas nebūs pēc likteņa matricas metodes. Okay, super. Matricu grūtāk drusciņi rēķināt. Šī metode ir Elizabetes, tagad aizmiršu tādu teikšņi, kaut kur man bija Egezāravas metode. Es viņu pavisam nesen šovasar tikai ieraudzīju priekš sevis, apguvu, un man tā uzrunāja, un man ļoti, ļoti arī viņa patiesībā, pacēla to naudas plūsmiņu, negaidītā veidā, jo, tā kā saprati to impulsu, uz kuru jāvirzās. To skaidri, ko mēs aprēķināsim, tas būs tikai 1 no 6. Ja? Tas nebūs tāds pilnais, tas būs 1 no 6 un ļoti, ļoti īsi. Tāds virspusēji. Ja? Un šis skaitlis, viņš ir arī likteņa matricā. Un likteņa matricā šo skaitli, ko mēs aprēķināsim, to sauc par akmeni. To sauc par akmeni materiālā plūduma ceļā. Tātad tā ir lieta, kuru izkustinot, ja, tā naudiņa varētu sākt tā kā plūst. Super. Visi jau droši vien priecājās, jo man liekas šī mūžam aktuālā tēma gandrīz visiem. Jā. Nauda un attiecības ir 2 aktuālās tēmas, jo man arī viņas labāk patīk, jo tāpēc, ka man patīk naudu, un man liekas, es nezinu, Latvijā vēl kādu cilvēku, droši vien, ka ir, bet pēc likteņa matricas, kas rēķina sadarības. Un arī sadarības tās nav tādas, viņš man der vai neder. Tas ir, kas tā kā palīdz uzlabot manas attiecības un kas kaitē manām attiecībām. Tādas lietas. Bet šodien par naudiņu. Aprēķināt pavisam vienkārši. Jums jāpaņem un jāsaskaita savu gadu dzimšanas. Tātad, piemēram, 1985, ja? Piemēram, ja? 1 plus 9 plus 8 plus 5, kopā ir 23. Ja? Un jāreducē līdz vienu ciparu skaitli, līdz 1. Tātad 2 plus 3 vēl, vai ne? Jā, tātad, lai būtu no 1 līdz 9 šajā pozīcijā. Varbūt visi var tagad minūtīti vēlreiz iedot saskaitīt. Ja kāds nesaprata, kā tas notiek, varbūt uzrakstiet vēlreiz jautājumā, un mēs atkārtosim vēlreiz. Tā kā tas varbūt vienkārši 85. ir mans gads. Tā kā, tas ir 24, 6. Jā, piemēram, 2000 gadi, tur ir tikai 2, 0, 0, 0. Tas ir 2. Es varbūt parādīšu. Kā jūs laikam apgriezti redzēt, ja jūs pareizi redzēt, tad 1, 9, 8, 5, 23, tad ir 2 plus 3 un nonākam līdz 5. Zini, tev es vispār neredzu, tā kā es nerunāju. Super. Pagājušajā nedēļā mums ar Ediju bija tieši tāpat, bet es tevi redzu un es ceru, ka klausītāji parasti arī redz abus. Varbūt tad, pavisam mazu mirklīti un sarēķinam vai saskaitam uz telefoniem. Un tad, saprotu, pastāstīs arī katram. Varbūt jūs variet ierakstīt, vismaz daži jau, ka esiet saskaitījuši, kad ir. Var redzēt abas. Super, Elīna, paldies.
Un, jā, ielieciet kādu sirsniņu vai uzrakstiet īkšķīšas, ka esiet saskaitījuši, un tad mēs parunāsim par katru no šiem skaitļiem. Tātad sanāk, un tur tās kombinācijas no 1 līdz 9 beigās sanāk, vai ne? Saskaitīju. Jā, gadījumā no 1 līdz 9, tad, kad es jau rakstu aprakstus, es skatos dziļāk, es skatos līdz 22, bet, tur tie apraiti nav tik vienkārši. Šajā gadījumā mēs tikai no 1 līdz 9, tā pavisam īsi. Tā, nāk sirsniņas, un paldies arī raksts, ka saskaitīja. Ilzai arī ir 5, Ilza čau, mēs pa 5 saskacēsim ausis. Es domāju, ka mēs varbūt tad varam sākt. Ir, visi raksta, ka viss ir kārtībā. Ko sāksim ar vieniniekiem, ja? Sāksim ar vieniniekiem, jā. Tātad tas ir, pēc pirmais skaitlis, tas ir tāds kā galvenais uzdevums. Un uzdevumi parasti ļoti netik vienkārši. Tas nemaz nav tā, ka es varu ņem un daru un viss notiek. Bet, tā, kā es minēju, tas ir kā akmens, kas izkustinot, sāk drusciņi daudz vieglāk visi iet. Vieninieki tie ir burvji, brīnumdari un magi. Tie ir cilvēki, kuru galvenais uzdevums ir radīt jaunu impulsu, kaut ko pilnīgi jaunu ienes šai pasaulē. Stāstīšu drusciņi, kas tā kā kaitē šai enerģijai un plusiņu, ja? Kas viņiem kaitē, vienniekiem? Viņiem kaitē, ja viņiem ir pārmērīga kontrole, ja viņi mēģina visu kontrolēt. Vieniniekiem kaitē egoisms, jo viennieki vienmēr visu labāk zina par visiem. Par sevi, par kaimiņu un par visiem pārējiem. Kontrole viņiem kaitē, tad, kad viņi netic sev un arī saviem apkārtējiem. Un vieniniekiem kaitē solījumu neturēšana, tad, kad viņi netur solījumus. Tad, protams, ir daudz vēl, pagaidām pietiks ar tādiem 4 punktiņiem. Kas palīdz vienniekiem? Vienniekiem palīdz darbs ar rokām. Tad, kad viņi kaut ko dara ar sīko motoriku, vienalga, zīmēt, līmēt, veidot, šūt, izšūt, kaut ko rokām. Vienniekiem palīdz deleģēšana, kad viņi kādam kaut ko liek darīt un neizdara visu paši. Un vienniekiem ļoti palīdz darbs uz sevi. Viņiem ārkārtīgi grūti ir strādāt zem kāda. Viņu uzdevums patiesībā ir strādāt pašiem priekš sevis, veidot savu lietu, savu biznesu, kaut ko savu. Tā, īsumā par viennieciņu. Divnieciņš. Divnieciņi ir diplomāti. Divnieciņu galvenais uzdevums ir tādu harmonijas radīšana sev apkārt, darbs ar zemapziņu un intuīciju. Un viņu uzdevums būtu tādiem tā kā maziem starpniekiem, es pat neteiktu starpniekiem, tādiem pelēkajiem kardināliem, kas vada visus procesus patiesībā. Divnieciņiem visvairāk kaitē tas, ka viņiem ir ļoti daudz atkarības. Un atkarības patiesībā, nevienmēr tās ir atkarības no kaut kādām vielām, bet atkarības no cilvēkiem. Viņiem ir ļoti liela neticība sev. Un viņiem visu laiku gribās būt zem kāda kopā, bet viņu tāds uzdevums ir būt pašiem. Kas viņiem vēl kaitē? Nepatstāvība viņiem kaitē, kad viņi nav patstāvīgi, un svārstīgums viņiem kaitē. Tā es redzu jautājumu, ja sanāk 10, tad šobrīd tas ir vietnieks. Jā. Tā, un plusiņš, tātad viņiem ir jāpelna. Viņiem naudiņa aktivizējas, ja viņi pelna paši, ja viņi mēģina iet un dara paši. Ja viņi tic savai intuīcijai, un divnieciņiem ir ļoti, ļoti svarīgi demonstrēt savu balsi. Tas nozīmē dziedāt, vadīt blogus, ja, kaut ko tādu, kad tu demonstrē sevi, savu balsi. Tas viņiem palīdz naudas lietiņās. Ja? Trīnieciņš. Tas saucās līderes saimnieces enerģija. Tā ir ļoti sievišķīga enerģija, un trīnieciņa uzdevums ir radīt materiālas lietas, piemēram, projektus, bērnus, kaut kādus darbiņus, caur sievišķību, caur radošumu, caur tādu vieglumu un nepiespiestību. Trīnieciņiem visvairāk kaitē, ja sieviete ir ļoti pārspīlēta visu kontrole. Tas viņu ļoti kaitē. Ja viņas dzīvē trūkst komforta, ja viņa visu laiku ir saspringta. Un
vēl no tādām lietām, ja trīnieciņiem ir konflikti ar sievietēm, īpaši ar mammu, tas uzreiz pasliktina naudas plūsmiņu. Un plusiņš, kas palīdz trīnieciņiem, tas ir rotas, dažādu rotu nēsāšana, labas attiecības ar mammu un mēģināt veidot labas attiecības ar sievietēm un vispār darbs ar sievietēm, tas ir plusā. Un dažādu lietu organizēšana. Tas palīdz trīnieciņiem. Tālāk mums ir četrnieciņš. Četrnieciņu mēs varētu nosaukt par tādu spēcīgais biznesmenis. Un tā ir ļoti vīrišķīga enerģija. Man vīram ir tikko saskaitīja. Jā, vīrietim tā ir ideāla enerģija. Tāpēc, ka tā ir vīrišķa enerģija. Tas ir ideāli. Uzdevums ir veidot tā kā četrnieku uzdevums ir veidot ilglaicīgus projektus, materiālus, kas būs, kā saka, gadu desmitiem uz priekšu stabili un noturīgi. Vīrietim vispār ideāli. Sievietē arī tāds pats uzdevums veidot ilglaicīgus projektus, bet sievietē tas ir grūtāk, tāpēc, ka viņai to vajadzētu veidot ar sievišķību, bet tā vīrišķā enerģija viņai mīnusā liek visu kontrolēt, visu vilkt uz sevi, būt robotam. Un tas nemaz nepalīdz naudas lietās, ja? Tāpēc tā kā plusā būtu tas, ka sieviete ir nepieciešams stabilitāte un drošums, tā kā drošība, un nevilkt visu uz sevi, nebūt tam robotam, kas visu velk uz sevi, mācīties dot arī citiem darbiņus un uzticēties citiem cilvēkiem, arī savam partnerim, ka viņš var to paveikt, ka viņš to spēj. Un tā, par četrnieku. Piecinieks? Piecinieks, jā, piecinieki visi priecājās. Jā, neko daudz, jā. Jā, vismaz divi. Piecinieks ir skolotājs, bet tas nav skolotājs skolā. Ja? Tas nenozīmē, ka viņam jābūt par skolotāju. Tas ir cilvēks, kas saņem informāciju un dod to tālāk. Saprotamā veidā priekš citiem. Viņš tā kā paņem to informāciju, sagramo un pasniedz pārējiem cilvēkiem. Lielākais piecinieku tāds mīnus, kas skaitē, ir tas, ka piecinieki, tā kā viņiem patīk tā informācija, viņi ļoti ņem un negrib neko dot tālāk. Man zināms. Jā, un viņi, tā kā viņiem visa darbība notiek galvā, viņi ļoti daudz domā, un beigās neko neizdomā. Un viņa uzdevums dalīties ar informāciju. Prieks, tu rodies arī mums piecinieki, mums šodien laikam daudz. Šī noteikti ir kāda zīme, jo šodien vēl ir riktīgi jaudīgs pilnmēnes. Kas ir tās lietas, ko mēs turam sevī? Tātad piecinieki lūdzu dalīties ar informāciju. Saņemam informāciju, nododam, neanalizējam, tur nepētam. Protams, tā informācija ir jābūt ne jau baumu līmenī, viņai nav jābūt tādai sabojātai, vai viņai jābūt tīrai. Saņēmām, nodevām tālāk. Kas kaitē, vēl es pateikšu, kas kaitē, tad, kad nepabeidz iesākt tos darbus piecinieki, kad viņi ļoti daudz sakrājas un enerģija tiek novirzīta uz tiem nesakrātajiem, nepabeigtiem darbiem. Pieciniekiem kaitē bailes no atbildības, viņiem tā kā bail dot tālāk, un viņi tā kā, Un pieciniekiem kaitē intelektuālā iedomība. Tad, kad viņi domā, es zinu visu labāk. Un es tāpēc arī neteikšu neko citiem, tāpēc, ka es tāpat zinu labāk. Un citiem vispār nav jāzina nekas. Jā. Un pieciniekiem ļoti palīdz ceļojumi. Ceļošana, jauna iespēja gūšana, uzzināšana, jā. Naudas plūsmai tas mums palīdz, vai ne? Super. Ceļojumā. Ceļojumā. Un pēc būtajiem iespējiem, protams, jādalās. Es kaut ko uzzināju jaunu, es dalos. Ja? Palīdz laika kontrola plānošana, pabeigt līdz galam to, ko, piemēram, sāku vienu apmācību, pabeidzu, un tad sāku nākamu apmācību. Sāku jaunu apmācību, pabeidzu, iesāku nākamā. Un šī informācija saprata viņiem palīdz. Jā, par piecinieki ļoti plaši, tāpēc, ka piecinieku. Tā nav, jā, super, paldies, bet katrs arī, jūs nestraucieties, šis viss būs pieejams ierakstā, tā kā jūs varēsiet patīt atpakaļ, un ja nepierakstījāt, pierakstīt vai noklausīties vēlreiz. Tā. Tāpēc jāņem vērā, ka mēs runājam šobrīd tikai par vienu pozīciju. Iespējams, kādā no citām pārējām 5 vietām jums ir tas piecinieks. Jā.
tad tas iespējams. Jo mēdz būt, protams, tas ir atkarīgs no cilvēka dzimšanas datiem. Mēdz būt, es esmu redzējusi, ka ir, piemēram, ir tikai 2 skaitļi tiek operēts. 1, 9, 1, 9, 1. Nu, ir tā mēdz būt. Ir cilvēki, kuriem ir visi 6 savādāki. Dažādi. Piemēram, ir visi, nē, man ir 5. 5 skaitļi un, nu, tā kā 2, viens sakrīt. Tad pilnai bildei ir jāsarēķina vairāk, bet šis tieši ir par to, kas mums traucē, vai ne? Tā kā, kas ir tas traucē? Ja, bet, nu, tas ir tāds, ka, nu, tā kā, tas ir pirmais, ar ko jāsāk. Tas ir pirmais, ar ko jāsāk. Bet tam vispārējais. Nu, ko, dodamies uz sešnieku? Dodamies uz sešnieku. Sešnieki ir mākslinieki. Nu, nosaukums ir mākslinieki. Tas nenozīmē, ka viņi tā kā, nu, tagad tikai ar mākslu nodarbojas. Patiesībā sešnieks ir tāds viens no grūtākajiem skaitļiem, jo no vienas puses viņi ir tādi tā kā dieva mīlulīši, dievišķi. Es nerunāju dievu kā tādu reliģisko veidojumu, bet vienkārši tāds. Tad augstāko spēku mīlulīši viņi ir, bet viņu lielākais plus un mīnus ir attiecības. Viņu naudiņa plus tikai tad, ja viņiem ir labas attiecības. Ja? Ja nav kaut kādas sakārtotas attiecības ar partneri, tad arī naudas plūsmiņai ir diezgan grūti plūst. Viņu tāds uzdevums ir ienest pēc iespējas vairāk laistumu un pēc iespējas vairāk tādu mīlestību caur savu darbību. Un caur sevi. Tas varbūt caur savu ķermeni, caur savām izpausmēm, zīmēt, līmēt, nu vienalga. Jā, bet, nu jā, kā es teicu, visgrūtākais viņiem ir sabalansēt šo, lai viņiem būtu gan labi attiecībās, un tad tikai tā naudas plūs viņiem var vieglāk plūst. Kas viņiem ir tāds mīnusiņš, kas kaitē? Mīnusiņš ir tas, ka tad, kad viņi nepieņem savu ķermeni, tad, kad viņi visu laiku grib kaut ko ļoti uzlabot, un nevis tāpēc, ka tas medicīniski prasa, nu, ir kaut kā tiešām medicīniskā nepieciešamība, bet tad, kad man vienkārši nepatīk, nav skaisti. Jo sešnieku uzdevums ir pieņemt, ka viss ir skaisti. Jā? Ieraudzīt to skaistumu jebkur. Tātad, kad viņi nepieņem savu ķermeni, tad, kad viņiem nav harmoniskas attiecības, ir tāds mīnusiņš, un tad, kad viņiem ir grūtības veikt izvēles. Sešnieki, viņiem vienmēr ir tas, ka vai man vajag, kā man tur būs, vai es to spēšu, vai man ir pietiekami daudz tā kā spēju, nē, es vēl pamācīšu, es vēl kaut ko padarīšu, es vēl nē. Un, sešnieks, viņš saka, nav svarīgi, kuru ceļu tu ej. Galvenais, ka tu ej. Ja? Un tad viss būs labi. Un tāds palīdzam sešniekam, tad, kad cilvēks rīkojas šeit un tagad. Ja? Ir impuls, daram šobrīd. Tas nekas, ka vēl nav tik daudz zināšanu, tik daudz spēju, ejam un daram. Viss būs labi. Komunikācija viņam palīdz. Tad, kad viņš tiešām... Un tā komunikācija nav jābūt kaut kādām lielām masām, kaut vai ar draugiem, ar tuvu loku, bet lai būtu tā komunikācija, lai viņš nenoslēgtos sevī. Māksla un radošums. Un, ja divnieks viņam bija balss, tad sešniekam ir ķermenis. Dējas, viss saistīts ar ķermeni. Dējas, jogā, viss, kur tiek iesaistīts ķermenis. Tādā veidā. Labi, pie septītnieka ķersimies klāt, jā? Jā, septītnieks. Septītnieku mēs varētu nosaukt par tādu kā cīnītāju. Cīnītājs, un viņu tāds galvenais uzdevums ir mainīt un reformēt cilvēku domāšanu. Arī tā kā līdzi kā pieciniekiem, viņiem ir ļoti daudz caur informācijas apriti, bet viņa uzdevums ir tā kā parādīt, ka var pilnīgi savādāk. Ka ir kāda lieta, kas nestrādā, un var to izdarīt savādāk. Septītniekiem ļoti kaitē tas, kad viņi uz sevi uzņemas 101 darbu un negrib nevienu citam dot, jo viņam liekas, ka ne, tikai es spēju izdarīt vislabāk, un citi nē. Septītniekiem kaitē tad, ka viņi tā kā sacenšās ar kādu, bet nevis tā, ka tāda veselīga sacensība, kurš labāk, bet tāda ar dusmām un agresīvu, tad tas kaitē septītniekiem. Un septītniekiem kaitē kustības trūkums. Ja viņi iekrīt tādā slinkumā un neko nedarīšu, neko. Tad tas viņiem kaitē.
Un palīdz līdzīgi kā pieciniekiem ceļošana, kustība, būšana kustībā, disciplīna un kārtība. Un viņiem ļoti palīdz darbošanās idejas vārdā, kad nav galvenais mērķis tikai nauda. Ka viņi kaut kādas lietas dara tāpēc, ka, lai būtu labāk pasaulē, tāpēc, ka, lai būtu labāk apkārtnēji. Ja? Kad ir kaut kas augstāk, ne tikai materiālās lietas, ne tikai naudiņa. Tas viņiem ļoti palīdz. Kas mums vēl palika 2 skaitlīši, ja? 8, 9. Astotnieks. Astotnieks ir, nosaukums ir tirgotāji. Astotnieki, ja viņi spēj iekustināt to enerģiju, viņi ir paši bagātākie cilvēki pēc kārtēm. Tā kā viena no bagātākajiem cilvēkiem. Jo viņu uzdevums ir radīt kaut kādas lielas struktūras, lielas sistēmas, lielus uzņēmumus, lielas korporācijas. Ja? Kaut ko, kas ir par labu ļoti daudziem cilvēkiem. Bet astotnieku viens no lielākajiem mīnusiem tas, ka viņi astotnieks vispār ir taisnības skaitlis, ja, tāds taisnības un godīguma skaitlis. Un viņiem visu laiku liekas, ka kāds viņus apmānīs, kāds viņus piemānīs. Un tas viņam liekas viens, ka viņi netic citiem cilvēkiem. Kredīti un kaut kādas saistības viņiem nenāk par labu. Un astotniekiem vēl ļoti kaitē, ja viņi neievēro likumus. Un ja kādus likumus, tas nav ceļa satiksmes noteikumus, vēl kaut kas. Kaut vai noteikumus par, izmantoju kādu pakalpojumu un nesamaksāju. Ja? Kaut kā tāds, liekas, sīkums. Izlasīju kādu grāmatu, bet, es nezinu, kā tagad, nevis nopērts, bet vienkārši kaut ko pakluso izdara. Ja? Jo viņiem ļoti ātri tiek iedots pa cepurīti, tu neizdarīji pareizi, tu paņēmi kaut ko, ne to. Es tā devis enerģiju. Tas nenozīmē, ka tev obligāti šim cilvēkam tur jāsamaksā, grāmatas gadījumā, bet, ka tev jādod tālāk arī pasaulē, ka, tu nedrīkst apturēt visu pie sevis tikai. Tā. Palīdz dāsnums, tad, kad viņi dalās, palīdz, tad, kad viņi ciena citu cilvēku darbus, un ļoti palīdz tas, kad viņi pārskata vecāku dotās programmas, jo astotnieki ir ļoti uzņēmīgi. Ja viņiem vecāki tur bērnībā ir teikuši, labas meitenes tā nedara. Ja? Un cilvēks izaug, un viņa dzīvē tas vispār nepalīdz. Bet viņš turpina pildīt tās programmas. Un ļoti svarīgi, lai tas astotnieks pārskata šīs programmas. Un, ka, nē, tomēr laba meitene var arī pateikt, nē. Viņa tomēr var kaut ko. Ļoti svarīgi viņam pārskatīt šīs programmas. Un devītnieks. Jā, devītnieks ir, es padaršos drusciņu. Devītnieks ir viedie vientuļnieki. Tā ir sarežģīta enerģija patiesībā, jo tāpēc, ka viediem vientuļniekiem viņiem, tas jau pats nosaukums, viņiem patīk būt vieniem. Jā, viņiem patīk noslēgties sevī, viņiem patīk naksnīgās pastaigas, sēdēt pie kamīna, lasīt grāmatiņas, bet viņu uzdevums ir apvienot visu enerģiju, potenciālu un nest cilvēkiem. Jā, nest labumu arī daudziem cilvēkiem. Bet viņiem tas ir grūti, viņiem ir diezgan grūti atrast sevi. Viņi ilgi svārstās, viņi domā, kāpēc tad, nevis svārstās tādā ziņā kā tur 2 vai 6, bet tāda, ka, viņi ir pašpietiekami. Es tāpat visu zinu, un nav svarīgi, ko zinu citi. Bet viņi uzdevums ir nākt un pie citiem cilvēkiem un sniegt, sniegt informāciju. Viņu uzdevums ir ienest pasaulē kaut ko ekskluzīvu un tādu, ko citi nemaz nevar atrast un sniegt. Atrast savu to ekskluzivitāti, citu cilvēku ekskluzivitāti un parādīt pasaulē. Un tad lielākie mīnusi ir tad, kad viņi dzenās pēc kvantitātes, ja, tad, kad viņiem nav svarīga šī ekskluzivitāte, bet kad tik vairāk, kad tik tā, virspusēji. Mīnus ir tad, kad viņi ļaujās bailēm. Ko tad es? Kāpēc tad? Es nē. Un tad, kad viņi slēpjas no līdzcilvēkiem un nemēģina iet cilvēkos un nemēģina komunicēt ar viņiem un veidot kaut kādas sadarbības. Un
Plusā, nu, kas palīdz, tad, kad viņi palīdz citiem cilvēkiem. Plusā ir tad, kad viņi, kad lasa grāmatas, iedziļinās informācijā, kad apmeklē spēka vietas, un protams, katram tas cilvēkiem ir savas spēka vietas, un, nebaidīšanās būt cilvēkos. Komunikācija cilvēkiem. Super, paldies tev, liels. Šis bija ļoti interesanti, un tiem, kas pievienojās tikai tagad, pateikšu varbūt vēlreiz tas, ko mēs darījām. Marina lūdza saskaitīt mums dzimšanas gadu, tātad, ja man ir 85, tad tas ir 1 + 9 + 8 + 5, un sanāk 23, un tad to 23 noreducēt uz vienciparu skaitli, atkal saskaitam 2 + 3 ir 5, tātad mans skaitlis bija 5, un viņa pastāstīja par to, kas ir tas akmens vai tas, kas mums traucē palielināt savu naudas plūsmu un kas ir jādara, lai mēs viņu atkal tā kā iekustinātu. Un šī saruna pēc tam būs arī pieejama pēc tam ierakstā, tā kā variet atgriezties, variet saskaitīt bērniem, vīram, partnerim, nezinu, visiem, kam svarīgi biznesa partnerim varbūt, kam tas ir svarīgi. Protams, ka jāsaprot, ka tas ir tikai maziņš. Jā, un šis ir 1 no 6 skaidriem, jā? Tā kā, kas... 1 no 6, jā. Un kamēr mēs bijām vēl nedaudz tajā 9. noskaņā, tava emocionālā brīvība jautāja, ko nozīmēja matricā veseli 10 9, un es pieņemu, ka tad gan ir runa par likteņa matricu droši vien. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti atkarīgs, kādās pozīcijās, kur viņi atrodas, kā viņi miedarbojās ar citiem skaitļiem, vai ir citi skaitļi, kas ir blakus. Nu jā, tas ir ļoti, bet 9 pats par sevi arī gan šajā sistēmā, gan likteņa matricā tas ir par ļoti dziļu iedziļināšanu sevī, par kaut kādas vērtības atrašanu, par sniegšanu to citiem cilvēkiem. Nu jā, 9 ir diezgan sarežģīts skaitlis, jo patiesībā viņš tāds, viņam gribas būt vienam, bet viņa uzdevums ir nākt un rādīt sevi un demonstrēt. Bet, nu jā, tas ir ļoti, ļoti, ļoti atkarīgs, kur viņš atrodas. Kādās vietās, kādās pozīcijās, jomās. Jā, jo 9 tā kā tu arī pieminēji būt vieniem, ka tas ir tā kā taro sistēmā, tas ir vientuļnieka arhetips. Vientuļnieks, kurš aiziet kalnos projām no citiem, un tad, lai kaut kas kustētos. Ir bildīte, kur viens no taro, es nezinu, vai man liekas, ka arī klasiskajā tas veids, kur viņš mēs lukturīti, viņš to gaismiņu mēs cilvēkiem. Tā kā, super, Marina, šis bija ļoti, ļoti interesanti, arī tava emocionāla brīvība raksts, paldies. Paldies tev. Un šis bija kas tātad, šī bija kaut kāda sistēma, kas runāja tieši par naudas iekustināšanu, ja? Jā, šī par naudas iekustināšanu. Šai sistēmai arī. Tā ir tātad 6 skaitļi, bet tas 3 stūris ir daļa no lielās 5 stūra zvaigznes, kur arī ir cilvēka, kā viņš tā kā izpauž sevi, viņa garīgās lietas, viņa materiālās lietas, attiecības un veselība. Nu, tas arī tikai maza daļiņa no vienas citas sistēmas. No lielās likteņa matricas, tā kā, jā. No lielā kopuma, jā, maza daļiņa. Arī likteņa matricā. Es neesmu nekad skaitījis, bet tur ir daudz, 20, 30, 40 cipari, tur daudz. Un katrs par kaut ko savu, viņi miedarbojas, un ļoti, ļoti, ļoti interesanti skatīties. Man vienmēr ir bijis, kamēr es biju dekrēta atvaļinājumā, es pēc tam paskatījos daudzos portālos, kad, piemēram, Krievu portālos, ka jau daudz ir uztaisījuši kaut kādu elektronisko versiju, kad tu tā kā iet savus datus un viss tiek aprēķināts un viss. Un es laiku domāju, kā tas ir iespējams, jo katru reizi, kad tu saņem karti, tu taču saņem citu informāciju. Tad nav tā, ka tu tā kā visiem viss ir vienādi. Tas ir tas, par ko teicīja, ka tev nāk klienti ar pilnīgi vienādiem šiem dzimšanas datumiem un kad katram nāk tā cita informācija. Ka... Jā, tāpēc, protams, ka ir lietas, kas sakrīt, nav tā, ka viss pilnīgi 100% cits, bet nianses ir ļoti dažādas. Ļoti daudziem cilvēkiem ir visādas programmas un skaitļu salikumi tādi, kas nav citiem. Un, jā, tāpēc labāk ir individuāli katram.
Jā, tas arī astroloģijā, man liekas, arī līdzīgi. Tur tā ļoti vispusēji var arī paskatīties, kura zīme tur, kurā mājā, kura planēta, kurā mājā un ko tas aptuveni nozīmē, bet tad jau viņas visas saslēdzās kopā un tur jau tā nozīme var ļoti mainīties, izējot no daudz kā no aspektiem un visa pārējā, vai ne? Tas ir kaut kā droši vien līdzīgi. Marina, saki lūdzu, kā tu strādā ar cilvēkiem? Kas ir tās lietas, kā tu konsultē? Vai tu teici, ka tu mazāk ņem tādas dzīvās konsultācijas, vairāk tu sagatavo šos aprakstus? Kas ir tas noslēgumā, ar kādiem jautājumiem vai kādām tēmām pie tevis var griezties un kādām metodēm tu strādā? Vai kas ir tie tavi pakalpojumi? Jā. Nu, tātad kopumā vērsties var jebkādā jautājumā vērsties. Jo pamatā, tad, kad es izstrādāju likteņa matricu, ir tāds vispārīgais apraksts, lai cilvēks saprastu, kādi viņam ir izejas dati un ko ar to darīt. Un tādas tēmas, ar ko man labāk sanāk un ar ko es labāk varu, tā ir nauda un attiecības. Ja? Bet, protams, arī jebkāda cita, ja ir kāds jautājums pārcelties, nepārcelties, es vienkārši apskatos, vai kartē ir tāda enerģija, kas nozīmē, ka, ka būtu labvēlīgi dzīvot ārzemēs vai kaut ko darīt ārpus, tādu es skatos. Tur man var ar jebkādu jautājumu vērsties, un tad mēs jau atrisinām sarunas gaitā, vai es to varu redzēt, vai es to nevaru redzēt. Jo, ja es nevaru, tas arī pasaku, nē, šo es nevaru apskatīt, man tas tā kā, to es neredzu kartē un viss. Jā, tātad ar likteņa matricu. Ja cilvēks ir padziļinātāk strādā, tad mēs jau izstrādājam to caur neirografiku, izzīmējam to problēmu vai to lietu, ko gribās atrisināt, vai ar meta-algoritmiem. Tas ir līdzīgi nedaudz kā, ja kas zina, kas ir afirmācijas, kad daudzreiz jāatkārto kaut kādu vārdus, tad tur savādāk tur ir vienreiz, divreiz tikai jāsaka kaut kādi noteikti vārdi, kodi, kas tā kā arī atslēdz to lietu un to problēmu, kas cilvēka dzīvē traucē. Okay. Jā, atrast mani var, pārsvarā es darbojos Facebookā. Jā, tad Facebookā ir numerologs, Marina Delikatnē būšu. Un tur jau ir dažādas veidlapas, kuru var aizpildīt, var messengerī uzrakstīt, var rakstīt uz e-pastu, likteņa matrica. Jā. Vai var rakstīt Instagramā, Marina DB, numerologs. Tādā veidā, jā. Jā, un arī esi mūsu retrītes pakalpojums sniedzēja katalogā, arī var apskatīties vienkopus arī, ko tu dari un sazināties vairākos veidos, un cik ilgi tev aptuveni ir jāgaida, teiksim, ja es gribētu saņemt savu likteņu matricu, cik ilgs ir tas laiks, kurā tu aptuveni to sagatavo, jo tas tiešām ir milzīgs apmērs, ko tu tur sagatavo. Tas ir ļoti svarīgi. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Tas nav ātrs process, tā kā pareizi Signe teica, 40 lapas puses, 40 lapas puses tik tev, bet vidēji sanāk 35, 40, dažreiz pat 45, tas ir no cilvēka skaidriem atkarīgs. Tāpēc apraksti ir apmēram 2-3 nedēļas ir jāgaida. Tāpēc, ka, protams, ka dzīvē arī ir citas lietas, darbiņi, arī citas nodarbības, dārdi. Jā, un 2-3 nedēļas ir jārēķinās, ka būs jāpagaida apraksts. Viņš būs 40, 45, 35, kā kuram liels un garš. Pēc tam, protams, atgriezeniskā saite es ļoti, ļoti gaidu, ja ir cilvēkam, ja ir kādi jautājumi, mēs visu laiku apspriežam, tik ilgi, cik cilvēkam ir nepieciešams. Līdz viņš gūst to gandarījumu, pēc kā viņš ir nācis. Super, man liekas, bija ļoti interesanti arī sarēķināt un tā kā, kas rezonē, jo man, piemēram, bija tā kā, tas, kas traucē, man bija katrā ziņā ļoti precīzi. Un tas, kas tā kā palīdz, tieši es runāju par šo mazo skaitlīti, ka arī ļoti interesanti, jo man tiešām patīk ceļot, jo es tur gūstu iespaidus un man nāk idejas un tāds paplašinājums paskatīties vairāk, tā kā es nāku no maza ciema un man vienmēr bija, man te ir jauki, bet tā kā es zinu, ka ir vairāk, es gribu to vairāk un tāpēc man ceļošana arī ļoti patīk, ka tā sajūta, ka visu laiku ir vēl vairāk un vēl savādāk un plašāk. Un ļoti forši, ka tas arī tā, ka tu apzināti to var sasaistīt arī kaut kādām citām dzīves jomām, nevis tikai atpūtu, bet arī, ka tas ietekmē to, kā mēs domājam par naudu, pelnam naudu.
Viss ir saistīts. Nav tā, ka es daru vienu darbību, un tas ietekmē tikai šo darbību. Nu, tas palielina tikai. Tas paplašina visu mūsu redzesloku, tas palīdz visu. Arī matricā ir tā. Es, piemēram, tad, kad rakstu par kaut kādu naudas lietām, es rakstu arī, kas palīdz un kas kaitē vispārīgi. Jo tāpēc, ka tā, lai tas nav tikai, mēs uzlabojam tikai šo jomu un viss. Tā nenotiek. Tomēr pēc iespējas harmoniskāk jādzīvo un jādarbojas ar šo pasauli, lai mēs paši justos piepildīti. Un varbūt pavisam noslēgumā tas, ko es gribu tev pajautāt, ir, kā ir mainījusies tava dzīve, pievēršoties šīm praksēm un tā kā arī saņemot un, zināmā mērā, arī pārvaldot šīs zināšanas. Tev droši vien arī kaut kas saistīts ar informācijas nodošanu, droši vien ir arī tavā matricā. Jā. Nu, man arī naudas tīstī, man ir piecinieks, kas ir ļoti grūts. Ja pēc likteņa matricas, tad man dažās pozīcijās ir tādi skaitļi kā 18, un 18 ir tāds, kas, nu, viņam viss notiek tā kā arī caur zemapziņu, caur intuīciju, un viņam nav tik viegli runāties. Kā mainījās? Nu, kā tu teici, tu nāc no maza ciematiņa, jā, nu man līdzīgi. Es savā dzīvē arī tāda nāku no grūtas bērnības un tā. Zini, daudz harmoniskāka dzīve kļuva. Ļoti daudzas lietas ir uzlabojušas. Līdz tādām lietām, kā vienkārši, ka tu esi pārcēlies uz to vietu dzīvot, kur tu vēlējies. Jā, tādā. Kaut kādās jomās es arī esmu kā kurpnieks bez kurpēm, kur man tā kā līdz kā neizdodas atrisināt. Nav tā, ka visi zina matricas, tagad visu. Nē, tā kā nav tikai, nepietiek ar to, ka tu tikai ieraugi informāciju. Ar viņu ir jāstrādā. Ja? Un bieži vien tad, kad tu strādā ļoti daudziem klientiem, tev pašam maz neatliek laika sevi analizēt un ar sevi darboties. Bet, nu jā, vienalga, es esmu kļuvusi daudz tāda mierīgāka nekā biju iepriekš. Jā. Vienkārši tu teici arī, ka tu esi piecinieks, un par pieciniekiem bija, ka tu nedrīksti sēdēt ar šo savu informāciju, tev jādalās nāks iespējas, un vienkārši tu piedāvāji padalīties, tu man uzrakstīji, es tev uzdāvināšu dzimšanas dienā, es tev sarēķināšu likteņa matricu. Tu, tā kā vai ne, tu nāci ar šo iniciatīvu, un man bija tik interesanti, ka es teicu, ok, es gribu padalīties vairāk cilvēkiem ar šo, un es tevi uzaicinu, kas iespējams tev arī vairāk cilvēku uzzinās, varbūt kādam būs interesanti un gribēs pieteikties. Nu, kā tas, cik ātri tas izspēlējās šis piecinieks. Ilze arī raksta, ka viņai arī piecinieks un ka arī ļoti tuvu patiesībai. Jā, un jāsaprot, ka šī ir tikai viena šķautne no daudzām. Protams. Tu nav iespējams vienā stundā izrunāt un izstāstīt. Un katrs ir tik individuāls, un katrs cilvēks ir tik īpašs, un katram cilvēkam kartais ir tādas nianses, ko nav iespējams tādās plašās masās sniegt. Jā, daudz individuāli lietu. Vai mums lēnām būs arī jāapaļojās, arī teica, ka tev 12. jau tā kā jābeidz, mēs šodien arī tā ļoti precīzi beigsim, bet es gribētu tev pateikt, mīļi, paldies, bija ļoti interesanti, man uzreiz gribās vēl saskaitīt bērniem, tur paskatīties un tā. Un ja kādam norizināja vai vispār interesē šī likteņa matrica, šis lielais dzīves apraksts, tad droši rakstiet Marinai, jo es tiešām arī biju dzirdējuši šādu terminu, bet kaut kā tik daudz metodas nelikās, ka tas uz mani atnāca, bet tā kā atnāca, tas bija tā kā, ok, man ļoti daudzas lietas saslēdzās pašai priekš sevis. Un Elīna arī raksta paldies, un paldies visiem, kas klausījās, un jā, vēlreiz tātad tūlīt pats saglabāšu šo ierakstīju uz mūsu Instagram sienas, un pēc tam dažu dienu laikā uzliksim arī YouTube'ā un pieliksim mājaslapā arī pie tava profila un pie mūsu pārējām video sarunām. Un tad vienkārši, ja gribās kādam padalīties, tad māsai mammai nosūtīt, lai es tās sarēķinu un paskatās, tad YouTube's iespējams ir tāds daudzīgāks formāts. Un, ja jums kaut kas norizonē, tad komentējiet zem šī arī video.
Un paldies tev, Miš, ka tu atnāci, jo šī, kā teicu, tev pirmais laivs, un pirmais vienmēr ir iziet ārpus komforta zonas, bet tev ļoti labi sanāca un ļoti foršā enerģija. Bet man ļoti daudz cilvēku nāk, tā kā viņi uztaisījuši sev, viņi uztaisījuši saviem bērniem, mammām, uzdāvinājuši vēl kādam, un tad pats ar paziņām, un tā. Bet jāmēģina dažreiz iziet arī no savas komforta zonas un darīt kaut ko citu. Jā. Nevar visu laiku vienu kaut Sēdēt ar savām zināšanām piecinieki, vai ne? Vajag iet tālāk. Paldies tev, Mīša, un paldies visiem, kas klausījās, lai superīga diena. Maiks šis filmēnis, kurš tiešām ļoti jaudīgs. Un iespējams arī kādam tieši laikā bija, jo filmēnis viss ir... Kas ir sakrājies, viss izgaismojās tur, kur vajag mūsu uzmanību, un varbūt kādam tieši vajadzēja tieši šodien tevi dzirdēt. Un tiekamies, jo mēs noteikti tiksimies vēlreiz, un ja kādam rezonē, droši rakstiet Marinai un piesakieties savu liktiņu maticu vai naudas kodu, jo tas tiešām ļoti, ļoti vērtīgi. Sandra arī raksta, paldies. Paldies, čau visiem, lai jauka diena. Atā!